Silikons ir jaunās latviešu mākslinieces Brendas Jansonas mīļākais materiāls un Latvijas mākslā reti redzams izpausmes veids. Tieši tāpēc Kinoteātris Auseklis uzrunāja mākslinieci izstādē, un pēc laika Brenda Jansona piedāvāja sev un Talsiem izaicinājumu. Pirmo reizi darbus veidot kopā ar islandiešu mūziķi un multimākslinieku Bjarki Sigurdsonu. Es tiešām nezināju, kas tur galu galā sanāks, un ļoti daudzi darbi ir tapuši speciāli šai izstādē. Pēdējā nedēļā, domājot par to, kā šeit viss tiks iekārtots, kā izskatīsies un kā viņiem kopā tas viss izdosies, jo šeit arī tā viņu miedarbība, jo viņi viens otru arī tā kā bišķi testēja. Es biju tāds piektais ritenis, kas vienkārši gaidīja, kas sanāks. Mākslinieku kopdarbs vēlas parādīt, ka cilvēku iekšas ne tikai palīdz sagramot pārtiku un ir mūžīgais dzinējs, bet tās savienots ar smadzenēm un var ietekmēt to, kā jūtamies. Tas rada iekšējo sajūtu, jeb ķermiņa tūlītējo reakciju uz situāciju, pat pirms prāts to pilnībā apzinās. Par to ir vērts aizdomāties, jo īpaši šobrīd, kad piedzīvojam karu Ukrainā, citas krīzes un, es pat teiktu, sava veida depresiju un daudz citu emociju. Gribam atgādināt, ka nevienmēr jādomā ar galvu, kas ir pārlādēta ar informāciju un katru dienu mēģina to apstrādāt. Sako savai iekšējai sajūtai. Tā ir pats svarīgākā. Silikons, piķis, putas, ģipsis, digitālie darbi. Izstādē redzamais tapis no ļoti dažādiem materiāliem. Daļa no tiem ir eksperiments arī pašiem māksliniekiem. Brendas Jansonas dzimtā puse ir Talsi. Viņa atceras, ka bērnībā nekad šeit nav redzējusi šādas laikmetīgās mākslas izstādes, tāpēc viņas prāt uz Talsiem atvedusi svaiga gaisa malku. Kaut ko var svaigu, jā, ieelpot, to piķi var ieelpot, un var sajust kaut kāds arī atskaitas no bērnības vai kaut kā, bet pavisam noteikti jāatnāk, jāapskatās, jo man paša pārsteidza kaut kādi iznākumi no materiāliem, un kā viss ir samiksējies kopā ar kaut kas tāds, mazliet tāds, jā, svaigs un refreshing. Tikai izstādes atklāšanas apmeklētājiem bija unikāla iespēja noskatīties pirms aptuveni 100 gadiem tapušu video, kādu mūsdienās pat būtu nelegāli filmēt. Tur ir tāds vecs kino, rentgena kadri, kā cilvēks ēd, un ar Bjarki mūziku noskaņa tāda iedarbīga, man liekas. Izstāde Talsos būs apskatām līdz 6. novembrim. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.